Mans militārais signāls pēdējās dienas ir bijis diezgan kluss, ja? Nu, cik nu kluss viņš var būt? Kaut kāda šizoīda vienmēr bļaustīsies, bet tas tā, karoči, man ir citas ļoti svarīgas ziņas, ko man avoti ziņo, karoči, viena mazgadīga meitene, Štrīpiņa, seksa verdzene, ir veiksmīgi izmukusi no viena no bunkuriem un atradusi sabiedroto spēcdienestu palīdzību un laimīgi patvērusies. Karoči, viņa tika nopratināta. Mēs mēģinājām uzzināt tā kā bunkura atrašanās vietu, un viņa īstenībā izpauda noderīgu informāciju. Mēs precīzu lokāciju neatradām, bet tas ir kaut kur Daugavgrīvas pusē, tur vēl aiz Daugavgrīvas tajā mežā iekšā, tur, kā sauc to rajonu, vakarbuļļi vai rīta buļļi, kaut kas līdzīgs. Nu, tur iekšā tajā mežā, tur pa tiem zemes ceļiem, tur kaut kur tas bunkurs it kā esot tur. Un īstenībā bunkurs nav viens, viņiem īstenībā ir vairāki bunkuru tīkli. Tā Pedovkas organizācija īstenībā ir milzīga. Viņiem ir vismaz kaut kādas 4 lokācijas. Jā, un reāli tas, ko viņi pastāstīja, man šarmuļi uznāca. Viņa reāli stāstīja par to, kā viņa tika tur mocīta un izvarota, un man reāli gribējās no tā, ko Štrīpiņš ir ar viņu izdarījis. Viņa tur stāstīja, ka tur Petušāra ar Štrīpiņu reizēm kaujoties pa viņām, ja, kuram ķipa kārta izvarot, kuram ķipa kārta eksperimentēt, un ka Štrīpiņš ir īstenībā riktīgi greizsirdīgs. Viņam ir ķipa beef ar Petušāru pašlaik. Nu, tas tā, varbūt varam izmantot to savām vajadzībām, noskaņot viņus vienu pret otru. Bet jā, nu, dirsā. Labas ziņas, Dau, labas ziņas.